Jā, šodien 104. psalms, un jāpateikšos Dievam par viņa vārdu, par to, ka mums ir Bībele, one and only, the book of the books. Grāmatu grāmatā, paldies Tēvs, ka mēs varam lasīt no šīs īpašās grāmatas, un lūdzos, ka Tu svētais gars katram vienam mums atklāja, cik tas ir liels dārgums, ka tas ir īstenībā lielākais dārgums, kas mums var piederēt, un es lūdzos, ka katram vienam tas var būt tā kā atkodēts, ka tas nekrāja putekļus, bet ka nāk šī atklāsme par to, kas tur ir rakstīts un par ko tas ir, un ka tas ir dzīvais vārds, ka tā ir atbilde. Jā, ka šis vārds, viņš mūs pārmaina, viņš darbojās pie mums, un jā, tas ir patiesības vārds. Amen. 105. dziesma, Dieva slava par viņa brīnuma darbiem pie vectēviem. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināms starp ļaudīm viņa darbus. Dziediet viņam, slavējiet viņu ar dziesmām, pārdomājiet visus viņa brīnumus, slavējiet viņa svēto vārdu, lai sirdis priecājās, kas to kungu meklē. Vēlreiz, slavējiet viņa svēto vārdu, lai sirdis priecājās, kas to kungu meklē. Vaicājiet pēc tā kunga un pēc viņa spēka, meklējiet vienmēr viņa vaigu. Jā, kungs, mēs vaicājam pēc tava spēka. Pieminiet viņa brīnumus, ko viņš ir darījis, viņa brīnuma darbus un viņa mutes tiesas. Tu Ābrahama, viņa kalpa dzimums, jūs Jēkaba bērni, Dieva izredzētie. Viņš ir tas kungs mūsu Dievs. Viņa tiesas iet pār visu zemi. Viņš piemin savu derību mūžam, vārdu, ko viņš ir iecēlis tūkstošiem dzimumiem, ko viņš ar Ābrahāmu derējis un ko zvērējis Īzakam. To viņš arī Jākabam ir iecēlis par likumu, Izrēlam par mūžīgu derību, sacīdams: Tev es došu Kānāna zemi, jūsu mantības daļu. Kad tie vēl bija mazs pulciņš nedaudz, un svešinieki iekš tās, un staigāja no vienas tautas pie otras, no vienas valsts pie otras valsts ļaudīm. Viņš nevienam neļāva tos apbēdināt, viņš arī ķēniņus sodīja viņu dēļ. Neaizskariet manus svaidītos un nedariet ļauna maniem praviešiem. Viņš aicināja badu pār zemi, viņš atņēma visu maizes padomu. Viņš sūtīja viņu priekšā vienu vīru, Jāzeps tapa pārdots par kalpu. Viņa kājas tapa spaidītas siekstā, viņa miesas nāca dzelzīs. Tiekams viņa vārds notika, un tā kungas sludinājums to pārbaudīja. Tas ķēniņš sūtīja un lika to atraisīt, ļaužu valdītājs to atlaida vaļā. Viņš to iecēla par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, ka tas saistītu viņa lielkungus pēc sava prāta un mācītu gudrību viņa vecākajiem. Tā Izraels nāca Ēģiptes zemē, un Jēkabs piemika Hama zemē, un viņš saviem ļaudīm lika augumā augt, un tos darīja jo varenākus nekā viņu pretiniekus. Viņš pagrieza viņu sirdi ienīdēt viņa ļaudis un ar viltu glūnēt uz viņa kalpiem. Viņš sūtīja Mūzu savu kalpu un Āronu, ko viņš bija izredzējis. Tie darīja viņu starpā dieva brīnumus un brīnuma zīmes Hama zemē. Viņš sūtīja tumsu, tad kļuva tumšs. Viņš sūtīja tumsu, tad kļuva tumšs, un tie viņa vārdiem neturējās pretī. Viņš pārvērta viņu ūdeņus par asinīm un nokāva viņu zivis. Viņu zeme muģēja no vardēm, bet viņu ķēniņu telpās. Viņš runāja, tad nāca kukaiņu utis visās viņu robežās. Viņš tiem deva krusu,
lietus vietā uguns liesmas viņu zemē, un sasita viņu vīna kokus un viņu vīģes kokus un salauza kokus viņu robežās. Viņš runāja, tad nāca siseņi un vaboles neizskaitāmā pulkā, kas apēda visu zāli viņu zemē un norija viņu zemes augļus. Viņš kāva arī visus pirmdzimtos viņu zemē un visu viņu pirmo stiprumu, un tos izveda ar sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltīs. Ēģiptes zeme priecājās, ka tie izgāja, jo viņu bailes uz tiem bija kritušas. Viņš deva padebesi par apsegu un uguni naktī par gaismu. Tie lūdza, un viņš lika nākt pie paipalām, un tos ēdināja ar debesu smaizi. Viņš pāršķēla klinti, un tad ūdens iztecēja, un upes skrēja tuksnesī, jo viņš pieminēja savu svēto vārdu un Ābrahāmu, savu kalpu. Tā viņš izveda savus ļaudis ar prieku un savus izredzētos ar gavilēšanu, un tiem deva pagānu zemes, tie iemantoja tautu sviedrus, lai turētu viņa likumus un sargātu viņa bauslību. Aleluja! Jā, slāva Tev, kungs, jā, Tu esi Dievs, kurš tur savu vārdu un kurš ir uzticams, kurš ir patiess, kurš to, ko solīja Ābrahāmam, to Tu esi arī darījis. Jā, Tēvs, ka mēs varam arī mēs varam uz šiem apsolījumiem balstīties arī caur Jēzu Kristu, jā. Paldies, Tēvs, ka Tu esi ļāvis mums arī iemantot šos apsolījumus visiem, kas nāk pie Tevis, visiem, kas atzīst, ka Tu esi kungs un Tavs vārds ir patiesība. Paldies, Jēzus, ka Tu esi mūsu klints, ka mēs varam šajā dzīvē paļauties uz Tevi. Jā, un es lūdzos, ka mēs katrs viens varam par visu procentuāli, tā kā 90% vairāk veldzēties Tēvs Tavā vārdā, nekā visā pārējā, jā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu atstājis visu, kas mums nepieciešams, un katram vienam mums tas ir atstāts. Jā, slava Tev un pateicība mūsu Dievs, mūsu Tēvs. Jēzus, Tu esi ceļš, patiesība, dzīvība. Šis ceļš ir šaurs, bet tas ir visa tā vērts. Jā, es lūdzos, lai Tava valstība nāk, lai notiek Tavs prāts kā debesīs, tā arī virs zemes. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.